Agita Medne, ģimenes ārste, osteoporozes speciāliste, Veselības centra 4, osteodensitometrijas kabineta vadītāja. Galvenie osteoporozes izraisīto kaulu lūzumu riska faktori. Sievietes pēc 65 gadiem, sievietes, kurām menopauze ir iestājusies pirms 45 gadiem, vīrieši pēc 70 gadiem, ja ķermeņa svars ir zemāks par 58 kg, ja kādam no pirmās pakāpes radiniekiem ir bijuši ciskas kaulu kakliņa lūzumi, imobilizācija, tas nozīmē, ja cilvēks ilgstoši ir guļošs, sēdošs, mazkustīgs dzīvesveids, ja auguma garums ir samazinājies par 3 cm un vairāk, nepietiekoša kalcija un D vitamīnu uzņemšana, reumatoīdais artrīts, ilgstoši neārstētas vairogdziedzera saslimšanas, kuņģa zarnu trakta saslimšanas, smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana. Kā arī, ja lieto ilgstoši orālos glikokortikosteroīdus. Osteoporoze var būt gan sievietēm, gan vīriešiem, bet biežāk sievietēm menopauzes vecumā, jo estrogēna deficīta ietekmē tiek izjaukts līdzsvars starp kaulu veidošanās un kaulu noārdīšanās procesiem. Osteoporoze var būt arī jaunākiem cilvēkiem, bet šajā gadījumā osteoporoze visbiežāk veidosies kā kādas citas nopietnas pamatslimības sekas. Bieži skeleta kauli tiek uztverti kā nemainīgi, bet tā nav. Kaulos visu laiku notiek noārdīšanās un veidošanās procesi. Osteoporozes gadījumā noārdīšanās procesi dominē pār veidošanās procesiem, tāpēc ļoti svarīgi rūpēties par bērnu un jauniešu kaulu veselību, jo līdz aptuveni 20–25 gadu vecumam iespējams ir sasniegt kaulu minerālā blīvuma maksimālo masu, tāpēc jāuzņem pietiekami daudz kalcija, D vitamīns, kā arī nedrīkst aizmirst par fiziskām aktivitātēm, kas ir ļoti nepieciešams kaulu struktūras veselībai.